Hei visiem, tas mēs Denija, un šodien es filmēšu video kopā ar Evelīnu Parkeri. Un šodien mēs filmēsim Truth or Dare. Jā, mums būs traki izaicinājumi un traki jautājumi. Es jums teiktu, no bail, jo man ir bail. Man ir ļoti bail. Mēs nezinām nevienu, kas ir no šiem izaicinājumiem. Mēs zinām vienu izaicinājumu, ja es vienu uzrakstīju tev un viņa uzrakstīja vienu man. Tās trīs lietas, ko neviens par tevi noteikti nezina. Es mēdzu ierakstīt, kā es dziedu. Es mēdzu ieslēgt karaoke. Un tad es tā kā ierakstu, kā es dziedu, vai video, vai audio, un tad es klausos, un man tāds un vēl, tā, kad es esmu mājās viena, un vispār vienmēr es runāju pat ar sevi, visu laiku, jā. Un es mēdzu tā kā iet, un bez mazvai, es esmu tas ļoti dīvaini, bet es tā kā mēdzu iztēloties, ka man ir citi cilvēki apkārt, un tā kā es ar kādu runāju, un tas ir tik vien tad ārprāts, ka spoguļi vienmēr tēlot, un es Dievs, paldies, es dabūju Oskaru! Bet tas nav slikti runāt ar gudru cilvēku, jo nav slikti. Tev iezvani kādam no Mingo junioriem un izjauka viņa, ka šodien ir filmēšana. Tev ir jāpazina un jāpasaka, kā, kur tu esi. Tev visi gaida. Ralf, saprot, ka tev bija jābūt filmēties? To mamma jau raksta. Tev bija šodien jābūt filmēties ar mums. Ko filmēties? Kas es braukšu no Līmbaģiem uz mājām? Lai filmētos? Kāpēc traka esi kaut? Nevaru atlidot. Iedomā ar viņu parunāt. Ok, labi. Ralf. Halā. Kas ir? Te Evelīna zvana. Kur tu esi? Jā. Ko esmu? Es esmu Līmbažos. Es jau visiem stāstīju, ka es nebūšu no 8. Bet kāpēc tad visi mēs šobrīd tevi gaidām? Ir haus. Laura bļauj pa visu šarien. Tā kā ir haus, Ralf. Un tas viss dēļ tevis. Tas nav dēļ manis. Es neesmu vainīgs, ka jūs cilvēki nemākat izlasīt īstiņa. Labi, čau. Uzdod jautājumu un noskaitot 1, 2, 3, abas vienlaicīgi atbildiet. Sāļieties vai spēlēt bumbu pludmalē? 1, 2, 3, spēlēt bumbu pludmalē. Es skatos. Velospēds vai skateboards? 1, 2, 3, velospēds. Čiks. Es saldējumu vai dzert limonādi? 1, 2, 3. Makšķerēt vai ķert taureņus? 1, 2, 3, makšķerēt. Taureņus. Ok, 1, 2, 3, nē, pagaid. Koordinējošs uzdevums. Kleita vai šorti? 1, 2, 3, kleita. Kleita, tā kā. Lasīt zemenes vai ķiršus? 1, 2, 3, zemenes. Ķiršus. Bet zemenes ķiršus. Festivāls vai atpūta laukos? 1, 2, 3, festivāls. Izaicinājums. Ielic ezerā. Jā, man tās prieks, ka tu to dabūji, nevis es. Ak, tev ir ezers? Jā. Nu, lec iekšā. Skrien. Tāda vai līdeciņā? Negrib nākt arī? Nē. Tiešām? Wow. Yes. Nosauc 3 vietas, kur noteikti jāpaspēj aizbraukt. Tev must go vasarā pozitīvus. Jāizbrauc vai no laivām vai ar supiem. Jā, un palikt, piemēram, pa nakti teltīs, kempingu uztaisīt. Tas ir ritīgi stilēji. Un uztaisīt traku ballīti. Nu, vienkārši ballīti. Var ne traku. Vienkārši. Izaicinājums pūt balonu līdz tas pārs. Ak, Dievs, tas ir mans lielākās bailes. Es ienīstu šito. Tas nesāp? Es nezinu, ka es to neesmu darījusi. It's official, Evelīna dabūja aizbaka. Nu, es liekšu ezerā, so tas vēl nav tik traki. Really, ice bucket challenge. Var vēl nē? Vajag sagatavoties. Morālis. Nevaru. Ai, es viņš... Tagad man bail. Davai, apatīgi. Mans make-ups. Vienu sekundi tev šķiet, ka tev viss sasals tavā ķermenī. Nu. Skrieties. Par to es būtu noteikti jānospērš laika. Kā arī jāabonē Amigo Junior kanāls. Ja jūs gribat redzēt vēl šādu veidu video. Mums ir ļoti foršs konkurss, laimē ielūgumus braucienam drifta hallē. Kas ir jādara? Komentāros apakšā ieraksti, ko tu vēl vēlētos izdarīt šovasar.
un seko mūsu kanālam. Es noteikti šovasar gribētu aizbraukt uz nometni un satikt savus draugus. Kā ar tevi? Atā! Atā!